Labdien! Apskatīsim uzdevumu, kur lietojot Hornera schēmu jāprēķina dalījumu un atlikumu. Lai mēs varētu izdalīt polinomu lietojot Hornera schēmu, vispirms mums jāizveido tabula. Tad pirmajā rindā mēs rakstam koeficientus pie mainīgiem. Tātad mums būs koeficients 1, 6 un brīvais loceklis 5. Tātad izrakstam koeficientus 1, 6 un 5. Otrajā rindā mums vajag paņemt pretējo skaitli dotajam skaitlim. Kāpēc mēs ņemam tieši pretējo skaitli? Mēs jau zinām, ka polinomu var dalīt ar binomu x minus a. Te mums ir binoms x plus 5. Tātad, lai aprēķinātu a, mums jāatrisina šāds te vienādojums. Tad sanāk, ka a ir 5. Tad te un rakstam minus 5. Tad te un rakstam minus 5. Tagad mums vajag aprēķināt jauna dalījuma koeficientus. Te parakstam. Vienmēr parakstam šo pirmo skaitli. Tad, lai aprēķinātu nākamo skaitli, mums 1 jāreizina ar minus 5 un jāpieskaitā šīs skaitlis 6. Tad 1 reiz minus 5 ir minus 5, plus 6 mums ir 1. Atkārtojam to pašu algoritmu. Tātad 1 reizinam ar minus 5 un pieskaitām 5. Atlikums ir 0. Un tātad mūsu dalījums ir polinoms ar zemāku pakāpi. Ja? Tātad, ko tas nozīmē, ka dalījumā mēs iegūstam polinomu x plus brīvais loceklis 1 un atlikuma mums ir 0. Jā, tātad atlikuma mums ir 0. Tātad vēlreiz dalījums ir x kvadrāta plus 4, atlikums 0. Apskatīsim vēl vienu piemēru, kur arī vajag izdalīt dotu polinomu, pielietojot Hornera schēmu. Tad pirmajā rindā pierakstam koeficientus pie x. Tad pie x kuba ir 1, pie x kvadrāta ir 2, pie x ir minus 7 un pārakstam brīva locekli 1. Tālāk mums vajag noteikt, kuru skaitli jāraksta šeit. Tātad te vienkārši tev vajag paņemt pretējo skaitli dotajam skaitlim. Tātad pretēji skaitlim 2, minus 2 ir 2. Tad visu laiku tev būs jāparakstā šis te koeficients. Jā, mūsu gadījumā ir 1, līdz ar to parakstam 1. Un tad sākam izpildīt algoritmu. Tātad šo skaitli vieninieku tev jāreizina ar 2 un jāpieskaitā šīs skaitlis 2. Tad rezultāta 4. Tad atkārtojam to pašu algoritmu. Tad 4
jāreizina ar 2, un pie rezultāta jāpieskaita -7. Tad 4 reizes 2, un pieskaitām -7. 8 minus 7, 1. Un atkārtojam to pašu. Tātad 1 reizes 2, un pieskaitām 1. 3. Un tātad mēs dabūjam, ka mūsu dālijums būs 1x. Ja tev bija trešā pakāpe, tad pakāpe samazinās kvadrātā plus 4. Un te bija koeficients pie x kvadrāta, tagad būs vienkārši koeficients pie x plus 4x minus 7. Un atlikums mums ir 3. Ja? Tātad šeit tev vienmēr būs atlikums.